Sveiki! Sanāk, ka mans maģijas čats atkal iet pa priekšu. Tā kā uzdodot labus jautājumus, ko es jau biju taisījusies tā kā šajā nākamajā video skaidrot un par ko runāt. Tātad ir iepriekšējais video, kas ir par dievību Hongadu. Un būtu ļoti vēlams, ja jūs pēkšņi ieraugat šo video, ka jūs noskatīties to iepriekš, jo būs diezgan grūti saprast. Diezgan bieži manas video var saprast arī atsevišķi, bet šobrīd es varu pavisam īsi pateikt, ka Hongads ir patriarchālais, civilizāciju kontrolējošais, šo zemes līmenī un cilvēkus kontrolējošais dievs, kas ir abrahamisko ticību dievs, ļoti labi parādās vecajā darībā, un kurš arī šobrīd ļoti labi sadarbojas ar miljardieriem, ar visām šīm te ultra bagātajām slavenībām, vispār ar slavenību kultu, ar materiālistiskumu, un ne tikai tajā ziņā, ka pret garīgumu, jo viņam patīk reliģijas, ne tādā ziņā, bet par naudas varu un par to, ka stiprākais uzvar, un par to visu. Tātad, un Šahongi ir viņa tātad kalpi, administratīvais aparāts, kuriem nav vairs savas gribas, tie Šahongi, kuri tika radīti tātad no šī te Hongada, lai viņam kalpot, un tie, kuriem radās vēlme, tā kā šitas nav mans, es izvēlos savu ceļu, tie tātad ir kritušie eņģeļi, kuri pateica, nē, man šitas nepatīk, un parastie eņģeļi ir šīs te dievības kalpi un būtībā vergi vai pat roboti, vai kā mēs to varam nosaukt, jo viņiem nav savas nekādas gribas. Viņi dara visu, ko viņiem liek, un tas arī ir viss, kas viņiem interesē. Un jā, tātad tas ir pavisam īsi. Un kas ir svarīgā lieta, ir tas, ka 20. gadsimts un 21. gadsimta būtu sākums, kad pirmie 10 gadi likās, ka civilizācija tā kā virzījās projām no verdzības, šīs te, kur Hongads iesprosto mūs inkarnēties šeit, par to runā daudzas austrumu reliģijas, ka ļoti grūti tā kā tikt ārā no šī te zemes plāna. Ir citas, kuras saka, ka tur var nonākt saudos ēles vai silkušo garu plānos vēl arī, ja, bet katrā ziņā tas, ka ir kaut kāda problēma, kuras dēļ mēs netiekam ārā no sanceres apļa, un tātad esam spiesti reinkarnēties. Tas ir pavisam īsi par to visu, par ko es runāju iepriekšējā video. Bet tad ir jautājums, bet tādā gadījumā, labi, mēs tagad esam šeit piespiesti dzīvot, nāk atpakaļ tas laiks, kuru, diemžēl, kā lai saka, mēs kā civilizācija kopā esam atgriezušies Hongadas skavās. Mēs pilnībā šobrīd sākam atpakaļ pielūgt viņu, lai gan ļoti daudz kur izstāst, hei, mēs vēl aizvien dodamies uz brīvību. Nē. Diemžēl tā pagājušajā gadā notika lūzuma punkts, kur vairs neko. Tas vienkārši notiek un tas ir jāpieņem. Mēs dodamies atpakaļ. Tur, kur mēs ilgstošu laiku esam bijuši, ne visas civilizācijas lielākoties, bet ne visas kultūras, ne visur viss, protams, ne. Jo Hongads, es atkārtoju vēlreiz, ir tikai viena no ļoti daudzajām dievībām, kurš, ir spēcīgākais un vienmēr ir bijis, vismaz kopš civilizācijas kaut kādas rašanās, kopš šumēras vismaz. Vismaz tur, kur notiek kaut kāda veida civilizācija. Un tā nav runa par rietumu civilizāciju, tas ir visur.
kaut kur ir kaut kādas cilšu reliģijas, kaut kādas cilšu dzīvesveids, kaut kur kaut kas tiešām ļoti citādāks. Jā, iespējams, ka viņam tā vara ir daudz mazāka. Bet arī mēs, kuri tomēr, tā kā drusku no tā monoteisma, ko viņš vēlas ļoti sevi pasniegt, protams, kā vienīgo dievu, kā Bībelē teikts, greizsirdīgu dievu. Uz ko viņš jau būtu greizsirdīgs, citi dievi nav. Jā, tātad, jā, viņš ir stiprākais. Un kā varētu būt, ja es būtu Hongada pārstāve, jo viņām patīk ļoti daudz, kur ielīst iekšā. Es saku ateistiem, materiālistiem, viņi visi daudz varbūt zem Hongada kontrolas, viņam neinteresē tā kā caur kādiem kanāliem jūs viņam dodat to enerģiju. Nē. Viņam ir mierīgi, jūs varat pilnīgi nekam neticēt, būt pilnīgs materiālists, galvenais, lai jūs turties pie izdzīvošanas. Pie būtībā mantas raušanas pie šī materiālā plāna, vienalga, vai jūsu mērķis pēc tam ir pestīšana vai kaut kas cits, vai jūs neticat nekādiem citiem plāniem, bet galvenais ir vienkārši dzīvot, izdzīvot, vairoties, dzīvot vienkārši izdzīvošanas pēc. Vai ar mērķi, lai saņemtu pestīšanu, pēc tam kaut kādu piedalītos kaut kādā laivē paradīzē ar Dievu, bet šeit tagad ir vienkārši dzīvošana un nekas cits. Un ja es būtu viņa pārstāve, kas mierīgi varētu tā būt, jo es varētu runāt pret viņu, kā jau es teicu, pastāv nezinu cik reliģija, plus vēl atteiksmes materiālisms, nezinu kādas vēl lietas, kur viņš tā kā plēšās savā starpā ar sevi un no tā gūst tikai ar vien vairāk reliģijas, arī varētu viņu pārstāvēt. Ko es tādā gadījumā darītu? Es jums teiktu, es te runāju par visādiem, piemēram, dievībām, ja es tur minēju Zajūri un Šalāru un Zvija un Ēro, kas ir Zilvens, tie ir tie, ko es esmu minējusi, ko es nepieminēju, bija Kolja un Gāra. Pārējo laikam zinām, kas pieminēju. Jā, tā kā šī ir tā mana tā kā sistēma, kam es piekrītu un ar kuru es strādāju un kas ir tas tie spēki, kādā veidā es saskatu pasauli, kā viņi dalās 7 galvenajos dievos un tad tālāk līdz pat mums un kad mēs nomirsim, mēs pēc sevis atstāsim vēl vairākas dvēseles, vairākus radījumus un tie turpinās kaut kāda veida eksistenci. Ja es gribētu dot Hongadam enerģiju, es teiktu, ka jā, tā tas viss ir, bet manās rokās ir kaut kas, ko neviens cits nevar piedāvāt. Un ja jūs sekosiet šai manai sistēmai un tādā veidā, kā es pagriežu šo savu sistēmu, nekam citam noteikti ne, tad jūs tiksiet ārā no Hongada skavām. Vai arī es piedāvāšu vienu dievību. Tā kā, piemēram, manā sistēmā, tā kā galvenais paraugs cilvēkam, kā visveiksmīgāk būt, ir Zilvens. Un es varētu teikt, ka Zilvens ir viss, kas pretējs Hongadam. Zilvens ir tas, kā mēs varam pretoties Hongadam. Es varētu izdomāt kaut kādus, tos kritušos, piemēram, šai Hongus. Tie ir tie, kas mums palīdzēs. Katram vajag, tā kā citiem ir sarga eņģelis, kā sarga šai Hongs, tad mums ir šis te kritušais, nosaukt kaut kādā citā interesantā vārdā. Ja? Es piedāvātu vienīgo patiesību. Es teiktu, ka Zilvens ir tas, kurš stājas pretīm visiem ļaunuma spēkiem un tikai caur mani vai caur kaut kādu manu grupu vai manis pārstāvēto kaut ko jūs varat nonākt tā kā ārpus šī te Hongada kontrolas. Tas viss kalpo tikai Hongadam. Tādēļ, ka viņš ir vienīgo patiesību dievs, viņam patīk vienīgās patiesības, viņam patīk sarīdīt cilvēkus, kuri seko viņam un ir
pakļautībā viņam un mīl viņu vai netic viņam nekādā veidā, kā piemēram kristieši tic savam vecās derības dievam, bet kuri vienkārši piekopj šo te materiālistiskumu un šo resursu saraušanu, kas, tā kā materiālās dzīves svinēšanu, kas mūs piekaļ šai dimensijai un liek mums šeit atkal rinkinēties atpakaļ. Tā kā viņam jau vienalga. Es būtu vēl viena viņa pārstāv, ja šādi runātu. Bet tādēļ es tā nerunāju. Es jums stāstu par savu sistēmu, tādēļ, ka tā var kādu iedvesmot. Kāds var vēlēties viņai pievienoties. Mēs varam tādā gadījumā apspriest to, mēs varam domāt, kurš uz ko vairāk koncentrējās. Jā, kāpēc nē, tas ir normāli. Tā kā kaut kas iepatīkās cilvēkiem pievienoties kaut kādai reliģijai vai kopienai, vai kā es senāk biju Vikāni, tad es biju Feri tradīcijā. Es esmu laikam piedzimusi atdalīta no Hongada, vienkārši tā sanāk, jā, pēc visa, ko es zinu, jā, es esmu piedzimusi atdalīta no Hongada, kas ir ļoti, ļoti grūti. Tas ir reti un tas ir grūti, un cilvēkiem lielākoties ir šajā dzīvē jāizdara tā izvēle, man jau tā izvēle ir izdarīta, un kaut kad jau iepriekšējās dzīvēs, un man izdevās piedzimt, un tā arī nekad netika tur iekšā, lai gan es tiku audzināta ļoti izteikti tādā veidā. Bet es vienkārši, kā sākot no bērna kājas, nekad tam nepakļaujos, tas nav man šīs dzīves nopelns. Es ar to pat nevaru lepoties, ja, vai nav jāuzskata, ka es sevi uzskatu par labāku. Tas ir bijis izdarīts jau citās dzīvēs. Un man ir uzdevums, kas palīdz man šobrīd arī justies daudz labāk un pārveidot manu dzīvi, kas ir ļoti tiešām noticis. Vēl vairākas labas lietas ir notikušas, kas jau ilgstoši nenotika. Kopš es piekritu izplatīt šo te savu mācību, kur es aicinu jūs iedvesmoties. Un es nesaku, ir kaut kāds viens dievs, kam ir jāsako. Es jau nosaucu 7 dažādus, un jūs kā savu varat izvēlēties kādu no šiem vai saukt viņu citā vārdā, jo tie ir milzīgie kosmiskie dievi, zem kuriem ir visi pārējie dievi. Un arī tā sistēma, tas dalījums 7 var dalīt arī citādāk. Un var tos saukt citos vārdos mierīgi. Tur tā lieta. Ja Hongets ir par sevi, un 4 abrahamiskās reliģijas arī viņu uzskata par vienu un to pašu dievu, jūdisms, kristētība, islāms un bahai, visi ir par vienu dievu, un viņi ir visi radušies sākot ar jūdaismu, un tā tas viss ir attīstījies. Un viņš pastāv, protams, arī ļoti daudzās citās reliģijās, viņa spēks ir ļoti, ļoti liels. Es saku, viņš ir absolūtā vairākumā, visur, kur jau kāds garīgums notiek, viņš vai vispār cilvēku psihēs vai cilvēku sirdīs domās, visur. Tā ir ļoti, ļoti liela vara. Neteikšu absolūta, ja? Es teikšu kaut ko 90%, bet es neteikt 50%. Tiešām ir viņš, un varbūt pat vairāk. Un pārējais ir sadalīts ar visiem pārējiem. Teiksim, 50% viņam, un pārējais ir sadalīts ar visiem citiem. Un es jums nesaku, ka jums ir jāsako vispār nekam. Jo es, piemēram, nekam nesekoju, izņemot sevi, un es neko nepielūdzu, pat ne sevi. Tie nav vārdi, ko es attiecinu uz savu praksi. Mana praksa ir draudzība, kopīgums, saiknes un arī saistības, kā šis te līgums, ko es noslēdzu decembrī. Un tātad kā tikt vaļā no Hongada ietekmes, ja jūs klausoties šo visu un iepriekšējā video, un jums liekas, man arī nepatīk, ja, man es arī negribu. Tā kā, es saku, tas ir izdevīgi pusmūžu vīriešiem.
dažreiz, jā, tagad kādu laiku, kamēr vēl mums pastāv dažās valstīs kaut kas līdzīgs dzimumu līdztiesībai, jā, arī sievietes var tur tīri labi zem Hongada darboties, tas ir mazumā, bet galvenais plāns ir ilgstošos laikos bijis konkrēti pusmūža vīrietis, kas valda visus pārējos. Bet arī pusmūža vīriešiem tas var būt ļoti grūti, un arī viņiem var nepatikt. Vai viņi var morālu apstākļu dēļ izvēlēties, ka, labi, tas man ir izdevīgi, bet es tomēr man nepatīk vispārējie cilvēki, un tas, protams, ir pareizais, specifiski pareizais. Pusmūža vīrietis, kuram ir šis spēks no Hongada. Var izdomāt, nē, man nepatīk, ka citiem ir sliktāk nekā man, es to uzskatu par negodīgu. Var izvēlēties kādu spēku, kādu kustību, reliģiju, dzīves ceļu, kas nav pakļauts Hongadam, teiksim, tā ir tradīcija, ļoti izteikti pret Hongadu. Vika lielākoties pret, bet ir diezgan mišturībās savus taustekļus arī, jā. New Age, pilnīgs Hongats, absolūti. Dažādas mistiskie novirzieni abramiskajām ticībām, tikai Bahai tāds nav. Gan jūdaismā, gan islāmā, gan kristietībā ir misticisma novirzieni. Jūs varat daļēji, bet, kā lai saka, nav tā, ka ir cilvēki, kuri 100% sevi ir atdevuši Hongadam pilnībā, jā. Lielgadās tā nav. Mēs esam būtnes, kas draudzējamies un nejauši, pat gribot turēties tikai pie vecās derības Jahves vai pie Alāha vai pie kā ko šādi mēs saukt par Dievu, ja? Vai citur, kā tur ir, ja? Tā kā viņu sauc. Cilvēks ir kompleksa būtne. Lielākoties pat, ja jūs pēc tam arī kādā laikā esat ļoti bijuši kristīgi, man ir sekotāji diezgan daudz, kuri šobrīd virzās prom no kristietības, vai viņiem tas ir pagātnē, bet viņiem vēl aizvien tas skar, un viņiem ir smagi šie jautājumi dzirdēt, ja to visu, pēc tam kāpēc es lieku to visu zem Hongada, to ir pastīties iepriekšējā video. Tātad izvēlēties kādu no tiem ceļiem, izvēlēties kādu mazu apvienību, kas vienkārši darbojas kopā, būt neesot zem kaut kāda vārda. Man, piemēram, ir tāda draugu kopa, un viņi man nesako kā kaut kādam guru, kas noteikti tā nav. Bet diezgan daudzi no viņiem skatās manus video, mēs pārunājam, mēs daudzi piedalās šajās tiešsaistes manos pasākumos, gadratu meditācijas, arī pārējos, kur ir bijuši jautājumu atbildes, visos šajos. Es palīdzu cilvēkiem, man ir sava grupiņa, bet viņi nav sākuši runāt zorku valodā, un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Ir Šifrē Bradiganai, kur es daļēji, man bišķiņi ir apnicis, jo viņi ir drusku maļu uz riņķi. Droši varbūt arī kādam liekas, ka es maļu uz riņķi, tas vienkārši vienā brīdī, kad ļoti daudz klausās, jā. Tad vienā brīdī dažreiz sāk likties, ka, iet tāds pats un varbūt iet kaut kādā plašumā, bet, neiet tādā kā dziļumā, jā, un tas man drusciņi, bet, jā, es esmu ar viņu sakontaktējusies arī personīgi. Viņai ir ļoti laba grupa, kas arī nav konkrēts kaut kāds novirziens. Jā, viņi ir neopagāni, jā, tas jā, bet es vairs neesmu, bet ļoti daudz labas informācijas. Bet tad ir lietas, ko var darīt pats, un jums nav jāsakontaktējas ar specifisku feju, teiksim, valsti, tautu, kā es tos izdarīju ar zorkiem.
par ko es no sākuma uzrakstīju grāmatā, un pēc tam sapratu, jā, izrādās, tas viss ir īsts un dzīvo citā paralēlā esmītas plānā, kuru valodu es šobrīd mācos un cenšos sakomunicēt ar viņiem, un viņu maģiju, zvaigžņu maģiju esmu sākusi izpētīt. Savu zvaigzni, kas ir man dzimšanas zvaigzne, tiks lasījuši manu grāmatu Piederības zvaigznēm. Jā, es esmu zūna fāja. Fāja zūna, kas būtu pareizi priekš manas bioloģijas sākt ar fāja, bet man labāk patīk vārds zūna. Jēziņ, iedomājieties. Es atradu savu zvaigzni, kādu man bija 34, laikam. Es vienkārši karstā vasarā gulēju zem sev sābeles Jaunciemā, skatījos zvaigznēs, kā man patīk to darīt, bija ļoti tropiskā nakts. Un es vienkārši skatos uz zvaigznēm, un es skatos, cik cefējs izstāsta pēc tāda, ir tādi saldūdens kukaiņi visādi, kas izstāsta līdzīgi. Viņi ir tādi, tā kā šitāds rompēdīgs, un te tādas kā ķepiņas varbūt ir kaut kur redzēts, tā kā, un kukaiņi sīkbūtnes visādas ir tā kā šitajā rombiskajā tādā kā, ne pilnīgi tā kā šitā, romps, šitā, un te tādas kā kājiņas. Un es skatos un domāju, vajag izstāst pēc kaut kādas sīkbūtnes. Tik tāda stulba doma īstenībā. Ne stulba īstenībā, bet vienkārši tik vienkārši kaut kas. Un pēkšņi, tā kā, kur tā augšķiņa, viņš bija tā kā, tā ar to augšķiņu šitā, un te tās ūsiņas. Un pēkšņi man acis tā kā pilnīgi tā parājās tā kā tam. Un es skatos, un tur ir spilgta sarkana zvaigzne. Viņa nav ļoti vispār spilgta, bet ar visām laternām viņa bija redzama. Viņa ir maiņzvaigzne, tas nozīmē, viņa mainās spilgtums, un viņai tajā laikā bija ritīgs spilgtums. Un es skatos, un es domāju, es atceros, ka man bija 3 gadi, un es gribēju savu zvaigzni. Es nezināju, kāpēc. Visu mūžu līdz 34 gadiem es gribēju zināt, kura ir mana zvaigzne. Un bērnībā tas sākās vienkārši, ziniet, kā spēlējās cilvēki, ja? Tur visādās, katram mums ir sava zvaigznīte, ja? Tas bija bērnībā, kā man likās. Pēc tam es sāku vienkārši ļoti mīlēt zvaigznes, daudz, kur man maģijā piedalījās zvaigznes, visur uz tam pēdī tradīcijā, kur ir zvaigžņu dieviete, ir, dievs esamība, visums, viņš aizties zvaigžņu dieviete, kas man arī piesaistīja. Un es pēkšņi, un es skatos, un es zinu, ka tā ir mana, un to nevar sajaukt, tas ir vienkārši, viss, skaidrs, 100%, bet nav nekādu šaubu, un man īstenībā vienmēr, man mīļākā krāsa ir dažreiz bijusi, bišķi pamainījusi, vienmēr vai pirmajā vai otrajā vietā ir zila. Es vienmēr iedomājos, ka man zvaigzne būtu zila, vai balta varbūt. Tīri sarkana, viņa ir ļoti spilgti sarkana. Un es momentā ienesos iekšā pēc telefona, atvēru zvaigžņu karti, un es redzu, rekur tā sarkanā zvaigzne, mūcefai, saukta par granāta zvaigzni. Un es izlasīju visu kaut ko, un tā es atradu savu zvaigzni, par to es esmu runājis. Un tādā veidā var atrast un vienkārši atvērt kaut ko, kas ir jūsējais. Tā nav jābūt zvaigznei, kā tas ir man. Jo es esmu saistīta ar zorkiem, ar šo specifisko feju rasi. Kā pat pasakās, ir tā kā, vai tur kaut kādā ķeltu mitoloģijā, ir tur gentriji, kas ir tie aristokrātiskie, kas tur dzīvo pilīs, ir šī, kas ir ļoti spēcīgi, tā kā parasti ar blondiem gariem matiem un tādi ir piksijas mazās, ir, ja mēs plašāk skatāmies, jau tur ir visādi rūķi un elfi un braunī, un es nezinu, kas tur, jā. Tā kā, tā ir patiesība, ka ir dažādi, un zorki ir viens no šīm fejām, feju rase, kuru ir vienkārši miljoniem, miljardiem, es pat nezinu cik, jā, tā kā šeit pat uz zemes, ja tas nav kaut kur kosmosā. Un viņi ir izveidojuši sabiedrību kopā ar cilvēkiem, ar cilvēku gariem. Un
Tā ir ļoti, ļoti interesanti tāda kā saspēle. Tādēļ pastāv šeit 2 vārdi, zūna, viņiem visu zvaigžņu un arī cilvēku vārdi, jo katru cilvēku sauc, cilvēku zorku, feju zorku sauc viņa zvaigznes vārdā, tātad mani sauc zūna. Un tā cilvēku daļa, ar ko viņi apvienojās, viņiem nav šāds, viņiem arī ir tas pats, kas sauc pat kā zvaigzne, bet viņiem ir cits zvaigžņu nosaukumi, kad viņi apvienojas, veidojas šeit dubultvārdu, kur viens obligāti sāks ar z, un otrs ar jebkādu, kas man ir faja. Un es uzrakstīju, vienkārši ārkārtēju tēlu, kas ir ļaunais tēls, ļoti skumjš un traģisks ļaunais tēls, tā kā piešķirot viņai šo te vārdu zūna, tāpēc, ka es viņai iedevu savu zvaigzni. Es uztaisīju, ka viņai ir šī te zvaigzne, un es viņu sauc zūna. Jā, un manī ir tas viss, kas ir šim te tēlam zūnai. Protams, viņi to izmantoja vienā veidā, jo viens no zūnas likteņiem ir tāds, ka vai nu tu kāpsi augstu, vai tu kritīsi ļoti zemu. Pa vidu mums ir grūti būt. Tā ir intensitātes zvaigzne. Un faja arī palīdz noslēgt līgumus, kāzas. Tā ir intensīvi nopietna zvaigzne, kas piedalās tur, kur notiek lielas lietas. Un jebkur viņa piedod intensitāti. Tā nav kaut kāda pļakaņu cilvēku, kuriem nekas neinteresē zvaigzne. Zūna interesē ārkārtēji daudz, kas attiecas arī uz mani. Es nerakstīju to tēlu kā sevi, bet es vienkārši redzu sevi tur, lai gan viņa aizgāja līdz krist ļoti, ļoti zemu. Es šaudos brīžiem, esmu ļoti augstu brīžiem, ļoti zemu, bet šobrīd es kāpju uz augstu. Un tam nav jābūt pasaules līmenī, tam nav jābūt pat kaut kādā Latvijas līmenī. Tas var būt tikai manā personīgajā līmenī. Bet vienkārši es esmu sapratusi, es sēžot šādi, vienkārši neko nedarot, kā es to darīju ilgstošāku laiku, vai nedarīju ilgstošāku laiku blinds sienā. Tas man nedara. Tas padara man pilnīgi bezjēdzīgu un slimu un nelaimīgu un neveiksmīgu, un es to nevaru darīt, tādā es daru šīs lietas. Un redziet, tā ir mana maģija, ko es esmu atradusi. Vēl ir viena zvaigzne, ko sauc Haidar Zorais, kas ir Kasiopejā, ko es esmu izvēlējusies, kā šobrīd zvaigzne, ko es visdrīzāk strādāju, un visticamāk tā arī paliks. Jo tas ir kaut kas ļoti īpašs, par ko es pastāstīšu, kas ir Haidārs Zorais, kurai es arī lietoju zorku vārdu. Zorais ir daudz skaistāk nekā Haidāra. Haidāra arī nav nevainas. Es stāstu par šīm lietām. Nevis tāpēc, ka jums vajadzētu likt pievienoties manai zorku reliģijai. Jūs to varat darīt, ja jūs to gribat. Bet izdarīt kaut ko tādu. Atrast to savējo. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuriem tas nav tik viegli kā man. Un es pateikšu, jā, es esmu šajā ziņā ļoti intensīvi piedzimusi zem laimīgas zvaigznes. Tā nav ļoti laimīga zvaigzne, zem kuras esmu piedzimusi, bet figuratīvi izsakoties, lai es saņemtu šo informāciju, man jau ir bijis dots daudz, bet tam nav jābūt tik dziļi, ka jūs sazinieties ar fejām un jūs ieraugat savu zvaigzni un jūs saprotat savu likteni un jūs slēdzat feju līgumus un jūs piedzīvojiet kosmisku mēroga apskaidrības, ja? Tas ir forši un man patīk īstenībā. Tam tā nav jābūt, tas var būt kaut kas daudzkārt mazāks. Bet no kā veidoju to savu, jo cilvēkam kaut kas ir šitam vajadzīgs. Un pat psihopātiem ir, lai gan psihopāti ir ļoti atšķirīgi no lielākās daļas cilvēku, psihopāti ir dzimuši
Hongada cilvēki absolūti dzimšie psihopāti, nevis izveidoti sociopāti, kuri tāpat tur parasti nonāk pie viņa, bet tas ir vēl cits. Tas dzers, no kā es nāku, ir eiro no šiem 4,7. Grūti cilvēkiem. Iespējams, no visiem 7 visgrūtāk. Bet es esmu atradusi. Tas ir pēc... Eiribors ir zem eiro, bet zars tas pats, kas aiziet līdz eiro. Tas ir augstākais punkts, kur ir eiro. Es izstāstīšu par šīm 7 dievībām. Visu, tā kā, lai jūs varētu par katru arī kaut ko uzzināt. Un atrast to savu, kas ir pretējs Hongadam. Vienkārši nedarīt tās lietas, kas ir Hongada lietas. Jūs esat pietiekami gudri, lai to izdomājat. Es varu iedvesmot. Bet to var izdarīt. Un jums nav jāatrod sevi zvaigzne un jāatrod sevi reliģija. Jāizveido sevi reliģija, vai, kā es saku, jums nav jāiet tik tā. Viena no zvaigznēm, kas var palīdzēt, kādēļ es jau visu laiku jūtos viņai ļoti tuva, ir Zoroistra, ko es stāstīšu. Ja jūs vēlaties izmantot zvaigžņu maģiju, jūs pat pastāstīšu, kā tieši to darīt. Bet Hongads ir robežas. Viņš ir Kolijas bērns. Kolja ir forma, robeža, ierobežotība. Tātad viena no 7 lielajiem dieviem ir Kolja. Un viņa ir vajadzīga. Kur te viss jums pastāvēt bez jebkādām robežām vienā putrā, ja? Tā kā, tas ir viens no absolūti vajadzīgiem svētiem spēkiem. Bet, protams, jo tālāk mēs turējam tālāk, jo mazākas kļūst šīs dievības un vairs nav tik kosmiskas, kā lai saka. Un viens no viņas bērniem ir Hongads, ko mēs varam likt pretīm, ne Kolju, kurai nav nevainas, bet Zajurī iztēle. Hongads grib visu jums pateikt priekšā. Jebkur, kur jūs ejat un jūs redzat, ka jums visu pasaka priekšā vienīgās patiesības, kaut kāda grāmata, kurā viss ir pateikts un kurai ir jāsako. Kaut kādi likumi, kurā jums vienkārši liek darīt, un jūs varbūt nesaprotat, kāpēc jums liek to darīt, bet jums tas vienkārši ir jādara, tāpēc, ka tā ir jādara un viss. Un bez jautājumiem. Lieciet priekšā Zvio, jo Hongads vēlas, lai saglabātos visas vecās kārtības. Viņš ir izveidojis savu patriarchālo kārtību, kur vienmēr uzvarēs stiprākais, un tas ir mums iekšā cilvēkos. Mēs esam dzimuši ar Hongadu sev iekšā. Kamēr mēs esam cilvēki šajā cilvēku ķermenī, mēs pilnībā no Hongada prom nevaram tikt, jo mēs vienkārši esam savā ziņā vienkārši auguši ar viņu kādu vēseles. Mēs te esam visticamāk daudz vairākas reizes iemiesojušies, un vienalga pat vienkārši pat pirmo reizi šis ir ķermenis, mēs esam šajā sabiedrībā, viss. Radīšana, viņš negrib, lai tiktu kaut kas radīts. Brīvība. Brīvība izvēlēties. Daudzveidība. Skatīšanās uz to, ka kāds ir citādāks, un varbūt jums lāga nepatīk, bet vai tas uzreiz nozīmē, ka tas ir slikts cilvēks? Savu vērtību izveidošanu. Savu. Nekur citur neskatoties. Kas jums ir svarīgi un ko jūs novērtējat. Un kas jūsu pasaulē ir tas svarīgākais, un pēc tā arī vadīties, nevis pēc tā, ko kāds cits ir pateicis. Un noteikti ne beznosacījuma mīlestība, jo tas ir lamatas. Šī te eņģeliskā beznosacījuma mīlestība ir lamatas,
kur ir iekrituši ļoti daudz ziņojumu cilvēki. Un tā ir pilnīgi apstāšanās, tas ir pilnīgs hongats. Tas ir speciāls manipulācijas mehānisms. Mēs, kā cilvēki, lai cik mēs neperfekti nebūtu, un lielākā tiesa visu būtņu visur, ir nosacījuma mīlestība, un tas ir pilnīgi normāli. Jo jums nav kāds jāienīst, ja jūs viņu nemīlat. Jums nav kādam jāuzbrūk, ja jūs viņu nemīlat. Bet jūs varat saskatīt, kāpēc viņi tā rīkojās, vai kāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir. Jūs varat piedot, es neesmu par piedošanu, bet jūs varat piedot. Tas nenozīmē, ka jums tas ir jāmīl. Nē, mīlestībai ir jābūt tur, kur mīlestība jums brīvi plūst. Un es vēlreiz atkārtoju, mīlēt visu pasauli, jūs iztēloties pelblūdā, zilo mūsu skaisto planētu, un jūs mīlat visu, kas atrodas uz šīs planētas. Ko jūs īstenībā mīlat? Zemi. Tas arī ir viss. Jūs nemīlat tik vienu cilvēku. Nolieciet jūs kopā ar katru cilvēku. Tūlīt sāksies, ja? Nu nav tā. Mīliet to, kur jūs sirds ved. Un tas ir ļoti plašs. Kā arī viena no svarīgākajām lietām ir kontakts ar to, kas nav cilvēki. Jo hongats ir par cilvēkiem. Hongatam interesē cilvēki. Tas ir cilvēku dievs. Viņam citi vispār nerūp. Dzīvnieki, augi, zvaigznes, planētas, saule, mēnesis, zeme, feju līmeņi, citas dievības, plašums. Un šeit es nerunāju par mīlestību, bet sajust sevi kopā ar to visu un cik tas ir milzīgs. Jo par ko koncentrējās tik ļoti daudzi tikai par cilvēku pasauli. Viss pārējais ir pilnīgi vienalga. Plašums, tik milzīgs, ka ir grūti iztēloties, cik daudz dzīvības, un viss ir dzīve. Viss ir dzīvība, viss ir apziņa. Līdz pat tam, ka mēs nonākam līdz šaulē, kas ir visums, esamība. Un nav viņu jāmīl. Jūs gribat mīlēt, jūs gribat nemīlēt. Kā jums sanāk, kā jums ir. Mīlestība rodās un kā nāk, tā jums arī sanāk. Bet sajust viņu. Tādēļ es mācu savienošanos ar visu. Izjust visu. Nenorobežoties vienkārši tādā kaut kādā mazā čauliņā. Jo vairāk jūs izraujaties tikai no tā, kas ir cilvēkiem raksturīgs, jo vairāk jūs attālināties no hongada varas. Ir veidi, kā var ieaicināt savā dzīvē citu veidu dzīvību. Lauku tas, ko mēs saucam par feju pasauli, protams, ir mentālās pasaules dievības, egregori, viss kaut kas cits, bet tas lielā mērā arī ir zem hongada varas, nevis. Bet mēs, var teikt, esam fejas. Viena no feju sugām, kā mēs esam nodalīti šajā līmenī, un hongats mūs tur šeit iesprostotus. Lai gan patiesībā mēs varam pat daļa vēseļu piedzimt bez orkiem vai kaut kur citur. Tikai tas nav tik vienkārši, kamēr jūs esat zem hongada kontrolas. Nav vienmēr jāatkārto šis cikls. Var tikt ārā. Tas ir iespējams. Par to es runāšu tālāk.